Kārtējie jaunie all-time high zeltam un sudrabam, bet turpretim kriptovalūta mīņājās uz vietas, bitcoins mums robežās 90 000, kopējā tirgus kapitalizācija arī ap 3 triljoniem ASV dolāru. Ierakstīja komentārā plusiņu, ja domā, ka būs mums tāds kārtīgs bullruns, vai ieliec iekšā mīnus komentārā, ja domā, ka tuvākajā gadā mūs sagaida bear markets. Indija liek apturēt kriptovalūtas platformām privacy tokenus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem. Privacy tokeni pēdējā laikā izpelnās lielu popularitāti. Šodien Japānai bija procentu likuma pārskats, un procentu likme Japānai paliek nemainīga. Trumps iesniedz 5 miljārdu ASV dolāru prasību tiesā pret JP Morgan un viņu izpilddirektoru saistībā ar, kā Trumps viņu sauc, ar politisko debanku, jeb 2021. gadā viņam un viņu saistītiem uzņēmumiem tika slēgti konti.